Šodien es izpētīšu šo vajāto strautu, lai redzētu, kādas trakus un biedējošas priekšmetus var tajā atrast. Un tas ir tāpēc, ka šis strauts ir zināma vieta, kur noziedznieki izmet nozagtas mantas. Bet tiek uzskatīts arī, ka šis strauts ir vajāts, jo 1990. gados šeit gāja bojā 3 meitenes. Un daži saka, ka viņu klātbūtni te var sajust vēl šodien. Un šodienas piedzīvojumā man pievienojas mans labs draugs Bass Fishery Productions. Tu teici, ka cilvēki šeit ir miruši? Varbūt tu man to neteici? Nedomāju, ka man tas ir svarīgi zināt? Labi, nu, es iešu. Nu, izkladējieties ar šo pašu puiši. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamajā reizē. Bija vajadzīgs tikai nedaudz pārliecināšanas, bet es pierunāju Bass Fishing Productions palikt ar mums līdz video beigām. Vai ne tā, draugs? Jā, viņš ir priecīgs. Tātad es noņemu iestrēgušo lenti. Tu apsoli neskriet prom? Es apsolu, jā. Tātad mēs sāksim iet pa strautu un skatīsimies, kādas trakās lietas mēs varam atrast. Un vēlāk video mēs izpētīsim pamesto tiltu aiz mums. Un tieši tur, acīm redzot, šīs meitenes gāja bojā. Tātad kurš zina, ko mēs tur atradīsim? Ko tu saki? Sākam? Aiziet! Kad Bobijs un es sākām mūsu meklējumus, mums bija maz nojausmas, uz kādām trakām lietām mēs varētu uzdurties. Viss, ko mēs zinājām, bija tas, ka, ja gribējām palikt drošībā, mums jāpaliek kopā. Un strādājot kopā, mēs zinājām, ka atradīsim kaut ko foršu. Kas pie velna tas ir, čali? Te lejā ir kaut kāds aplis. Es vairāk uztraucos par šo. Kas tas ir, čali? Man ir satvērēji. Ak, mans Dievs! Paskaties, cik tas ir sarūsējis. Tas izskatās pēc spīdzināšanas ierīces. Es pat nezinu, kā šī lieta darbojas. Pagaidi, es zinu, kas tas ir. Pagriezies. Nezinu, vai esmu mēģinājis. Pagriezies. Tātad, senos laikos ļaundari izmantoja šīs lietas, lai nolaupītu bērnus. Un es parādīšu ar Sergeju. Ko? Gatavs? Sāc? Viņš skrien. Viņš ir mazs bērns. Bum! Es viņu noķēru. Viņš nevar nekur aiziet. Man tas nepatīk. Man tas nepatīk. Viņš tiešām ir iestrēdzis. Vai tas ir tas? Nu, es domāju, tas ir pirmais dienas atradums. Ierakstiet komentāros zemā, kas tas ir. Mums nav ne jausmas. Bet paga, ļauj man tev ātri kaut ko parādīt. Jā, šī vieta ir neticami aizdomīga. Te ir sajūta kā uz pavisam citas planētas. Un te smird, kas pie velna. Ak, mans Dievs, čali! Tā ir drošības josta! Ak, mans Dievs! Tā tiešām ir drošības josta! Neticami! Čali, šī lieta smird. Tas ir briesmīgi. Vai tā strādā? Čali, tā ir drošības josta. Tas varētu nozīmēt, ka šeit apakšā ir mašīna. Es domāju, ka šodien atradīsim mašīnu. Čali, mēs tikko redzējām kaut ko līdzīgu slepkavības mīklei, čali. Kāpēc gan citādi šeit būtu drošības josta? Džeki, laikam skatieties tālāk, lai uzzinātu, vai mēs atradīsim mašīnu. Es nezinu, čali, ja mēs atradīsim mašīnu, tas būtu traki. O, paskaties uz šo! Vai tas ir atkritumi? Jā, tie ir vienkārši atkritumi, Džeki. Paskatieties uz šo! Šajā mazajā strautā mēs atrodam daudz foršu lietu, bet te ir arī daudz atkritumu. Vienkārši tīri atkritumi. Tāpēc mēs savāksim visus atkritumus, ko atrodam. Es burtiski redzu tur apakšā peldriņķi. Paskaties uz to! Viss, ko es zinu, ir tas, ka šodien savāksim daudz atkritumu. Kas tas vispār ir? Ak, Dievs, jūs neticēsiet! Kas? Ko es dabūju? Šķērs. Tas nav vienkārši šķērs. Es dabūju alu. Šeit ir tik daudz lietu. O, paskatieties uz to! Vai tas ir balons? Paskatieties, puiši, vēl vairāk atkritumu. Kāds pārsteigums! Ak, mans Dievs, es dabūju vēl kaut ko. Ak, nē, kas tas vispār ir? Vai tas ir nazis? Tas ir šķēps? Nē, tas ir šķēps. Nē, tas ir kā šķēps gals. Kociņš. Paga, ko, voš? Ko tu ar to dari, čali? O, tas arī ir ass. Tas ir bīstami, es nezinu kas. Es nezinu kāpēc. Tas ir šeit lejā. Tas ir bīstami. Tam nevajadzētu būt šeit lejā. Tas arī ir sarūsējis. Tātad tas te ir bijis. Es dabūšu stingumkrampjus. Paskatieties uz to. Ak, tā ir taisnība. Ak, mans Dievs. Ak, puiši, lūdzu ielieciet patīk. Mēs abi noteikti dabūjām stingumkrampjus. Ko? Es atradu? Milzīgu gliemezi? Ak, nē, tas ir milzīgs. Tas ir ābolgliemezis. Kas ir ābolgliemezis? Es tos ķeru visu laiku. Tie patiesībā ir invazīvi Floridā. Tie ir kā milzīgi gliemeži. Jūs čaļi, tas ir milzīgs. Tas ir lielākais gliemezis, ko jebkad esmu redzējis. Tu vienkārši paņēmi tos ar rokām. Tieši ar savām rokām. Es domāju, ka tas ir kā beisbola bumba vai kas tam līdzīgs. Nē, tas ir traki. Es arī kaut ko atradu. Es taustījos tur lejā un atradu vecu masku. No tā man uzreiz ataus atmiņas. Noliek tu nost. No tā man uzreiz ataus atmiņas. Tas droši vien šeit ir bijis kādus 20 gadus. Čāli, tas ir pretīgi. Tas ir tik rāpojoši. Čāli. Paskaties uz visām šīm zirnekļiem šeit. Ak, mans Dievs. Paskaties uz to. Tas ir nenormāli liels. Tas ir liels zirneklis. Čāli, ļauj tam tev iekost. Ak, nē. Pagaidi. Kas tas ir, čāli? Vai tas ir zobens? Kas tas ir? Tas ir zobens? Neticami. Nē, tas ir zobens. Tas ir futrāls. Tas ir tikai futrāls. Ak, tas ir kā maksts, kā zobena futrāls. Neticami gusti. Izskatās pēc mačetes. Kā futrāls. Tas ir mačetes futrāls, čāli. Ak, mačetē jābūt kaut kur tuvumā. Pagaid, paskatīsimies vēl. Paklusē uz brīdi. Man šķiet, es teicu golfa nūja. Ko? Tā nav golfa nūja. Ak, mans Dievs! Es domāju, tā varētu būt golfa nūja. Tas ir slepkavības ierocis. Ak, cilvēki, ja tā ir golfa nūja, tad tā ir visbriesmīgākā golfa nūja. Nē, mēs to vairs nedarīsim. Nē, atkal. Bet tas tiešām ir traki. Kas tas vispār ir? Atbrīvojies no tā. Tas ir slepkavības ierocis. Tev nevajadzētu atstāt savus pirkstu nospiedumus uz tā. Ak, tā ir taisnība. Es noteikti tieši cietumā. Ak, tev ir beigas, draugs. Draugs, paskaties uz šo. Tu patiesībā kaut ko palaidi garām. Ko es palaidu garām? Vai ne? Kur bija tā golfa nūja? Paskaties uz to. Kā tu vispār to ieraudzīji? Tas ir nazis? Tur lejā tas izskatās zeltains. Ko tu ar to domā? Paskaties uz to. Tas ir kabatas nazis. Vai tas ir atvērts? Ak, tas ir vecs. Ak, re, kur tas ir? Re, kur tas ir?
Wow, tas ir slepkavības ierocis. Tas droši vien ir slepkavības ierocis. Es nemelošu. Skaitiet, cik slepkavības ieročus mēs atrodam šajā video un rakstiet komentāros zemāk. Tas jau ir 2. vai 3. Tas ir vismaz 2. vai 3. Tas ir traki. Tas ir forši. Sergei, te varētu būt vēzis. Čali. Kas tas bija? Fuj, čali, tas smird. Patur to tālāk no manis. Kas tas ir? Nē. Tātad mums ir apsies neliela problēma. Pāri visai upei guļ milzīgs koks un būs mazliet grūti tam tikt garām. Es domāju, ka mēs varam vienkārši pārāpot tam pāri, ja mēģināsim. Visur ir zirnekļi. Čāli, vai tu par to aizmirsis? Ak, Dievs, tas ir biedējoši. Visur ir zirnekļi. Nekrīt, es nevaru. Labi, jā, tas nestrādās. Pagai. Man šķiet, ka man ir ideja. Ļauj man atgriezties. Labi, ko tu dari ar to? Sergejs. Ak, Dievs! Ak, pagaidi, tava galva! Ak, tu esi zirnekļa tīklā! Nē, nedari, nekusties! Nē, šis ir mans ķermenis, es negribu tevi satraukt! Es negribu tevi satraukt, bet uz tevis bija milzīgs zirneklis. Tiešām? Kur viņš palika? Nē, es viņu tikko redzēju. Viņš ir tavos matos, viņš ir tavos... Pagaidi mani! Viņš ir tavos matos. Pagaidi, mēs varētu vienkārši pāriet pāri. Varam pāriet pāri jau tagad. Ak, nopietni. Jā, protams. Jā. Tas bija viegli. Kā tad mēs tikām otrā pusē? Pirmā lieta, kas mūs sagaida, protams, ir milzīgs atkritumu gabals. Jēziņ! Ak, cilvēki, tas ir kameras šļūtenis. Paskaties uz šokolādes skaidiņām. Paskaties uz šokolādes skaidiņām uz tā. Garšīgi. Sadara par $20, ka tu tajā neiekāpsi. Jā, es tajā neiešu. $40. Lūdzu. Nē. Ak, nu nāc, Bobby. Es redzu rokturi. Kas tas būs? Kā mums šķiet, kas tas būs? Ļauj man paskatīties. Paskatīsimies. Ielien triekšā. Tur ir rokturis, kas lien ārā. Ak, es tiešām to redzu. Kas tas būs? Kas būs? Nacis, čali? Tas ir nacis. Ak, Dievs, tas ir nacis. Tas ir liels. Ak, Dievs, tas ir kā no tā. Vai kādreiz esi skaties filmu Kliedziens? Nē, tā ir biedējoši. Jā, tas ir traki. Tas ir biedējoši. Es iepriekš jokoju par slepkavības ieročiem, bet tagad vairs nezinu. Jā, es arī neesmu pārliecināts. Parasti mēs šo vārdu lietojam diezgan brīvi. Slepkavības ierocis, bet šoreiz laikam nē. Jā, tas noteikti ir pelnījis nosaukumu slepkavības ierocis. Čali, paskaties uz to. Es pat nepieskartos tam. Čali, noliksim to kaut kur prom. Es negribu tam pieskarties. Atbrīvosimies no tā. Paskaties uz šo. Es kaut ko atradu. Tur uz krasta ir kaut kāds atkritums vai kas tam līdzīgs. Izskatās pēc nozīmītes. Kas tas vispār ir? Tā ir nozīmīta. Izskatās pēc vēlēšana nozīmītes. Mario Fermeris, jā. Mario Fermer 2024. Nē, pagaidi. Kas, ja viņš ir sliktais? Mēs taču nezinām. Mēs nezinām, kas viņš ir. Labi, viņš varētu būt slikts. Tātad mēs neesam Mario Fermer pusē. Nē, manā gadījumā viņš varētu būt. Ja viņš ir labs, tad jā. Varbūt man. Mēs nezinām. Mario varētu būt fermers. Es taustu apakšu ar rokām. Tas ir mazliet aizdomīgi. Es nezinu, kas te lejā ir. Mēs zinām, ka ir naži, tāpēc ceru, ka neuzduršos. Ak, kas tas ir? Tas ir steiks. Tas ir tikai steiks. Bobijs, jā, ko nozīmē biohazards? Hei, čali, tu joko, vai ne? Labi, kas tas ir? Nedrīkst to aiztikt, tas ir sasodīts smieklīgs sniegavīrs. Nedrīkst to aiztikt. Nē, apstājies. Nē, nedod to man. No League 2. Sergejs. Tas nav labi. Tas aizpeld prom, Bobby, kas tas ir? Bioloģisks apdraudējums. Tas tagad ir prom. Tur tas aiziet. Tātad tu ies to dabūt, vai ne? Nē, es tam nepieskaršos. Kas tas bija? Tas ir bioloģisks apdraudējums. Ok, tur tas iet, tas peld. Labi, tas tagad aizpeld prom. Nu, godīgi sakot, draugs, tev nevajadzēja tam pieskarties. Kāpēc? Tas taču ir tikai bioloģisks apdraudējums. Labi, jā, protams, tas ir bioloģisks apdraudējums. Skaties, ko es dabūju, Sergej, skaties. Kokosrieksts. Tiešām? Kokosrieksts. Nē, brāli. Tiešām, tu tagad esi nopietns? Es nezinu, kas tur notika. Tu esi īsts bērns. Tas nejauši izspruka no manas mutes. Tu esi pārliecināts, vai ne, cilvēki? Kas tas ir, Bobby? Skaties, ko es dabūju. Man ir sega, man ir degvielas uzpildes pistole. Zini, ko tas nozīmē? Benzīns? Labi, es esmu beidzis. Ej, dirst pie vēlna to video. Es esmu beidzis. Hei, draugs, viss kārtībā. Tas ir tikai benzīns. Vai tāpēc man acis dedzina? Tas ir tāpēc, ka es raudu? Man tevi vajag. Tu nevari nekur iet? Tiešām. Jā, man tev vajag video dēļ. Tu to domā nopietni? Jā, māna, paskaties uz to. Nu labi, draugi, turpinām iet pa strautu un paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Man šķiet, ka es tikko uzgāju vēl vienu nazi, kādas 5 pēdas no pirmā. Ak, tas ir vēl viens nazis. Tas ir traki. Tas ir traki. Paskaties uz to zebras rakstu. Man šķiet, ka krāsa vienkārši nolobījusies. Paskaties, patausti. Krāsa vienkārši ir augsta. Ak, tev taisnība. Tas ir vēl viens priekšmets, ko mums droši vien nevajadzētu aiztikt. Cik nažus mēs jau esam atraduši? Tas ir kā 3. Ak, pagaidi, tu filmē? Paskaties uz šo. Te ir vēl viens nazis. Te ir vēl viens. Ak, tas ir labi. Šajā ir 3. Tas burtiski nav pat izmantots. 2 pēc kārtas, vai ne? Ak, Dievs, tas ir neprātīgi. Pagaidi, te noteikti vēl vairāk apkārt. Tam ir jābūt. Te apkārt būs vēl vairāk. Turpinam.
Man ir vēl nedaudz atkritumu, Sergei. Mums ir vēl viena auzbuņģa vai kaut kas tāds. Mums patiesībā vajadzētu tādu kā nažu skaitītāju, cik daudz nažu mēs esam atraduši. Vai tas ir vēl viens nazis, brāli? Kas tas ir? Tas nav nazis, bet vai mēs to varam ieskaitīt? Protams, jā. Tas kaut kā izskatās pēc naža. Ieskaiti. Pietiekam tuvu. Bobī, tu zini, ka tu stāvi zirnekļa ligzdā, vai ne? Ak, Dievs! Ak, Dievs! Vecīt, man teica, brāli, te visur ir zirnekļi. Vecīt! Kas ar tev nav kārtībā? Viss, acīm redzot. Te ir tik daudz atkritumu. Es vienkārši gribēju aero. Ak, Dievs, cilvēki! Es kaut ko atradu šeit. Kas tas ir? Ak, es to dabūju. Te iekšā ir kaut kāda caurule. Es to iztukšoju. Au, ai, tas man vienkārši iekniepj te. Paņem vēzi. Es to negribu. Paņem vēzi. Ak, Dievs, tas man kniebja. Noķērām vēzi. Mēs dabūjām. Oh, tur bija zivs. Tur iekšā bija arī zivs. Te ir caurule, un te ir kaut kāds plastmasas vai matu kamols. Kas tas vispār ir? Tas ir matu kamols? Čali? Nē, tas nav. Jā, ir! Tas ir matu kamols! Ak, tā ir parūka! Paskaties uz to! Uz mirkli sabijos, tā ir tikai parūka, bet tā jau čaļi saka. Kāpēc tu to oži? Tas ir pretīgi. Kāpēc tas vispār ir strautā? Tas patiesībā ir biedējoši. Labi izklaidējies ar to. Labi, labs atradums. Nē, paldies, paldies. Jā, labi, Manta. Labs darbs, dūd. Šajā mazajā teritorijā šobrīd ir tik daudz atkritumu. Paskaties uz visu šo. Tas ir neprāts. Mums ir vēl dažas caurules. Kas tas tur ir? Kas pie velna? Kas tas ir? Tā ir otra lieta. Tas ir nazis! Kas tas ir? Ak, Dievs, tas ir joks, vai ne? Tas ir saliekamais nazis. Tas atverās tā, kā atlokāms nazis. Tas ir lielākais atlokāmais nazis, ko jebkad esmu redzējis. Es nekad neesmu redzējis tik lielu. Tas ir milzīgs, tas pat nevar būt īsts. Tam noteikti jābūt. Vai tas ir no metāla? Kas tas ir? Tas ir metāls? Tas ir īsts, draugs. Tam noteikti jābūt jokam. Nav iespējams, ka vienkārši tik liels nazis guļ strautā. Kāpēc vispār kādam vajag nazi, kas ir 2 pēdas garš? Paskaties uz to, draugs. Tas ir traki. Labi, vai tu paturēsi to? Es paturēšu to tavā vietā. Tas ir forši. Jā, tu nekad nezini, kas var notikt, draugs. Te ir milzīgs metāla gabals. Paskaties uz šo! Ak, mans draugs! Izvelc to ārā! Izvelc ārā! Vai tas ir ceļazīmes stabs? Tas ir ceļazīmes stabs? Kas pie velna, draugs? Ak, pagaid! Mēs te tagad saliekam kopā visu stāstu. Tātad mašīnai jābūt iebraukušai no ceļa. Tā ietriecas zīmē, viss aiziet traki, drošības jostā aizlido turp. Zīme ir saliekta, mums tikai jāatrod mašīna. Tagad tā ir kaut kur šeit lejā, tā jābūt. Tā ir noteikti jābūt šeit lejā. Stāsts sāk sakrist, viss saliekās kopā. Sergejs! Nē, kas pie velna? Nē, ak, Dievs! Labi, es to nedarīšu. Nē, ak, mans Dievs, dabūsim sasodīts Lēles galvu. Tā ir Lēle, čali. Es tev teicu, ka šitādām lietām es nenodarbojos. Es nenodarbojos ar spokiem. Es tiešām nē. Kāds tam sakars ar spokiem? Tā ir tikai Lēles galva. Tur nav nekādu spoku. Tā droši vien ir apsēsta, recīt. Paskaties uz to. Tā ir Lēles galva. Pasaki man, ka tā nav apsēsta. Paskaties uz to. Pacel to. Nē, tu pacel to. Tu pacel to. Pacel tu. Kāpēc ir tikai galva? Vai to tas vēl ir? Mazā parūka? Protams, dod man to. Pagaid, tā dara. Paskaties uz šo. Neticam, paskatieties, puiši. Paskatieties uz to. Mēs atrisinājām parūkas noslēpumu. Tas ir tik pretīgi. Tā dara. Paskaties uz to, tie burtiski ir viņas mati. Viņi ir pilnībā tavā rīcībā. Nē, mēs to neņemsim. Nē, viņa šeit, to var paturēt. Mēs to izmetīsim, es to neņemšu. Man tas vispār nepatīk. Čali, šī vieta ir tik biedējoša. Tā noteikti ir apsēsta. Es nezinu gan par to visu, vecīt. Es šobrīd izbaudu savu dzīvi kā nekad. Čau, Sergej, man te ir kaut kas liels. Ak, tas ir betona bloks. Ak, mans Dievs, ko tas te dara, čali? Ak, mans Dievs, ko tas te dara, čali? Vai tas ir zobens? Tas ir 100% zobens, čali, neticami. Čali, tas ir zobens, čali. Skaties, cik tas ir sarūsējis. Tas ir traki. Vai tu domā, ka kāds kādu nogalināja ar zobenu? Kurš gan nenogalina ar zobenu? 2023. gadā. Zini, tas ir savādāk. Tas ir unikāli. To viņiem varam atzīt. Tātad mēs šajā vienā apmēram 4 pēdu platībā esam atraduši 10 nažus un vēl zobenu. Manuprāt, tas ir pats foršākais. Mēs kaut ko atradām, tā es domāju. Bet, Sergejs, man nepatīk to teikt, bet mums aiz tevis ir vēl viens šķērslis. Hei, nemaz par to neuztraucies. Ak, Dievs! Paturi to. Turpini tāpat. Ak, nē. Zobens! Lai tev jautri, Sergejs. Man šķiet, ka es šo zobenu mazliet sabojāju. Man liekas, tas ir beigts. O, vecīt, kas tas ir? Vai tas ir vēl viens zobens? Jā, ir gan. Man arī viens ir. Kas tas ir? Kāpēc tam ir piesiets zvaniņš? Tas nav zobens. Labi, es iešu atpūsties, Sergej. Es esmu noguris.
Ak, mans Dievs, tu esi tik bezjēdzīgs. Kamēr tu izklaidējies, es vēl joprojām atrodu dārgumus. Tu patiesībā pārkāpi tam pāri. Es zvēru, tas bija tieši šeit. Pagaid, vai tā ir mačete, kas dar tai makstīt rojā? Nē, tā ir alus mačete. Pagaid. Es domāju, ka mēs to atstājām atpakaļ Holandē. Bobby, esmu diezgan pārliecināts, ka šī der. Šai ir jābūt tai mačetei, ko mēs atradām. O, Čāli, man arī kaut kas ir. Vai tas ir dibens? Skaties, Čāli, es kaut ko atradu. Šis dārgums pats atnāk pie manis. Man pat nav Es esmu tik labs, man pat nav jāpakustas. Es joprojām domāju, ka mans ir nedaudz labāks. Nevaru teikt, ka tas der, bet tas ir pietiekami tuvu. Jā, vecīt. Oho. Ko, Sergej? Jā. Man liekas, ka es kaut ko redzu. Pagaidi, nāc šurp. Labi, skaties tur pačāli. Ak, mans Dievs, tas ir cirvis. Tas ir traki. Pagaidi, jā. Vai tev viss kārtībā? Jā, es tūlīt apstāšos. Es tev piesedzu. Paskaties uz to, es tiešām dabūju cirvi, Čāli. Tik pretīgi. Vai tā ir asinis? Skaties, cik tas ir sarkans. Nē, paskaties uz to. Tas šobrīd ir diezgan labs atradums. Es tev saku, draugs, šis strauts ir tiešām traks. Un šeit cilvēki izmet visus savus ieročus, dīvainas lietas, nelegālas lietas. Mēs šeit esam apmēram stundu, un tas jau ir kā 14. ierocis, ko esam atraduši. Šodien mēs atrodam visu un turpināsim meklēt. Paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Sergejs, vai tu to par mani zināji? 1989. gadā es biju pasaules čempions cirvju mešanā. Nē, tu nebiji. Ja? Tu gribi redzēt? Es tev pierādīšu. Gatavs? Paskaties uz to! Es taču teicu, vai ne? Vienkārši turpinam tālāk. Bobijs, es atradu cirvi! Es domāju, Bobby, es atradu golfanoju. Tā arī ir veca. Paskaties uz to koka kātu, vecīt. Vai mums vajadzētu uztaisīt atsauci uz magnētiskās makšķerēšanas video? Es labāk negribētu. Kur es vienkārši iesistu tev ar šo? Es taču teicu, es labāk negribētu. Es gribu iesist. Nē, Sergej, vai ar tevi viss kārtībā? Es to negribēju darīt. Golfanoja salūz 1 minūtē. Vai ar tevi viss kārtībā? Izslēdziet kameru. Man viņam jāiedod alkohols. Puiši, man šķiet, ka es tikko uzgāju kaut ko tieši šeit. Zem šiem krūmiem ir paslēpts milzīgs metāla konteiners, un uz tā nav pilnīgi nekādu aļģu. Šī lieta ir pilnīgi tīra. Tas nozīmē, ka tas tur ir nesen nolikts, Čāli. Tā arī ir. Tas ir smags. Formas veidošana. Turi to mierā. Saspiestā gaisa smidzinātājs. Vai tas strādā? Tas nestrādā. Ko? Ak, Dievs, es to negribu. Ak, Dievs, tas ir smags. Tā noteikti ir kaut kāda draza. Man liekas, ka es te apakšā redzu pudeli, Čāli. Skaties uz šo. Tas nav tikai iespaidīgi. Man ir sava pudele. Paskaties uz šo. Tur ir. Uz tās ir uzraksts. Ko? Skaties uz šo. Paskatīsimies tuvāk. Vai varam paskatīties tuvāk? Es mēģināšu to izlasīt. Vai, Čāli, pārstāj būt. Es to nevaru izlasīt. Pārēšanās. Vai tu rakstīts nodalināt cilvēkus? Nē, nav. Ak, mans Dievs, vai varam dabūt labāku skatu? Ak, mans Dievs! Es nezinu, vai tas parādās kamerā. Tu kaut kas ir rakstīts, bet es nezinu, kas. Ak, mans Dievs! Vai tu domā, ka tam ir kāds sakars ar meitenēm, kurš šeit tik nogalināts? Es nezinu, bet tas ir biedējoši. Tas ir ārkārtīgi biedējoši. Paskaties uz visiem šiem zirnekļiem tieši šeit pie šiem krūmiem. Skaties, cik viņi tur ir. Šajā mazajā stūrītī te droši vien ir kādi 17 līdz 20 no viņiem. Noteikti turēsimies tālāk no šīs vietas, jo šodien es negribu, lai mani sakod. Sergej, paskaties tieši aiz sevis, draugs. No ūdens kaut kas lien ārā. Vai tas ir iestrēdzis? Ak, es to dabūju. Ak, Čāli, kas pie vēlna? Tas ir draugs. Tas nav normāli, tam šeit nav jābūt. Es pat nevaru pateikt, ka tas ir lauksaimniecības aprīkojums. Ko? Tas izskatās pēc kāda rituāla priekšmeta. Tas ir kā grābeklis. Tā kā puiši atkal kārtējais ļokotais domīgs priekšmets. Tātad noliksim šo malā un turpināsim skatīties, ko vēl varam atrast. Darām to. Čāli, te sāk palikt arvien biezāki brikšņi. Tas nav labi. Te ir aizdomīgi. Ak, Dievs! Ak, es eju pa priekšu. Paldies tev, brāli. Labi, es palikšu šeit, kur ir droši. Es to novērtēju. Es tev piesedzu. Ak, es kaut ko redzu. Kas pie vēlna tas ir? Paņem kameru! Ak, mans Dievs, es to nedarīšu, vecīt. Ak, vai izskatās, ka kāds to ir nogalinājis. Vecīt, ak, nē! Tam nav galvas, vecīt. Tam trūkst arī kājas. Kāpēc tam nav galvas? Es tam nepieskaršos. Fū, tas šķiet īsts. Ak, Dievs, es vēlos, lai jūs arī to varētu sajust. Tas patiešām šķiet kā īsts. Tas ir kā īsta cilvēka āda. Tas ir tik biedējoši, vecīt. Tas nav uzdūries man. Ak, Dievs, tur ir tik daudz ērkšķu. Tur ir vēl viens. Paskaties uz šo! Tas ir vēl biedējošāks! Ak, nē, paskaties uz šo! Tur ir 2! Tam nav kājas! Tā padarīs šīs! Čāli, kāds laikam tam griež nost kājas? Tā ir tā pati kāja! Abiem trūkst labās kājas! Kas te notiek? Ak, tātad tu paņemsi to, bet ne šo! Labi, tu atstāji man to pretīgo! Čāli! Ko, brāl? Tam ir pulkstens! Tam ir mazs pulkstenīts uz rokas! Paskaties uz to! Paskaties uz to! Nevienai lelai nevajadzētu tā izskatīties! Ieroči man nekraucē, bet šīs leles man nepatīk! Čāli, es teju nomirstu! Tu pieļauj ieročus, bet ne lēlas? Jā, man nepatīk lēlas. Tas ir biedējoši. Tātad laikam mums nekas cits neatliek kā turpināt. Ejam!
Margareta, ak nē! Kad strauts sāka plūst ātrāk un kļuva patiešām nemierīgs, man nebija ne jausmas, kuras esmu iekūlēs. Un man nebija ne jausmas. Kaut kas biedējošs bija tepat aiz stūra. Tūlīt tuvojamies baiķu sanesumā. Un tur ir rokturis, kas izbāzies ārā. Ak, te ir vesela kaudze ar lietām. Ak, Dievs, tas ir vēl viens zobens. Tas ir vēl viens paugošanas zobens. Tāds pats kā tā, ko atradām iepriekš. Tas ir vienkārši kociņš. Tas ir pilnīgi labs. Kurš vienkārši iemet zobenu strautā? Šis ir pilnīgi labs. Kad tu kādu nogalini, tu nevari nogalināt kādu ar šo. Ak jā, tu tagad būtu pa galam. Jā, kas tas ir koka priekšā? Mazā sarkanā lieta? Tas izskatās pēc pulksteņa vai kaut kā tāda. Ho, draugs, man nav ne jausmas, bet tas ir mazliet biedējoši. Izskatās pēc kaut kā kustīga. Zeķes. Ak, Sergejs, paskaties uz šo. Ak, paskaties uz šo. Tur ir cirvis. Tas ir milzīgs, vecīt. Es tikko atradu to zobenu. Tas pat nav ūdenī, vecīt. Kāds droši vien mēģināja to iemest lejā, bet pat netrāpīja. Zobens bija tieši tur. ASV tam noteikti jābūt vecam. Tas tika izgatavots Amerikā. Tas ir milzīgs cirvis. Ak, mans Dievs. Es joprojām domāju, ka mans zobens ir nedaudz foršs. Nē, šis ir daudz foršāks par to. Vesīt, Bobijs. No koka šeit augšā kaut kas karājās. Izstāsta pēc manekena. Tas ir cilvēks. Tas ir manekens, vecīt. Labi, es to izdarīšu. Uztaisīsim kadru ar to. Varam uztaisīt kadru ar to, brāli. Vai kāds mūs tagad izjoko? Tas noteikti ir kāds joks, jo tas vienkārši karājās kokā. Nu, ir Halloween. Tas ir tik biedējoši. Kurš dekorē upīti? Uz tās ir zirnekļu tīkli. Tas šeit ir jau ilgu laiku. Čali, tas ir tik rāpojoši. Tiešām tā arī ir. Paskaties, turpat ir zirneklis, čali. Vai tur ir zirneklis? Jā, turpat. Skaties, uz tā ir zirneklis. Ak, mans Dievs. Tur ir vēl viens manekens, čali. Šis te jāj uz zirga vai kaut kā tā. Kas pie velna? Nē, mēs to nedarīsim. Esmu redzējis pārāk daudz filmu par šito. Ak, Dievs, es to nedarīšu. Ne atkal. Divi ir pietiekami. Tagad mums ir viens. Vienkārši iesim atpakaļ, no kurienes nācām. Beidzot, pēc veselas dienas ar slepkavības ieročiem un baisām lellēm, mēs esam atpakaļ pie pamestā tilta. Un mēs apskatīsimies apkārt un paskatīsimies, ko šeit varam atrast. Skaties uz visu šo biedējošo grafiti. Tepat ir pentagramma. Ak, Dievs, brāl, man vajadzēja 5 sekundes. 5 sekundes. Un tepat blakus pentagrammai ir nazis. Tu joko, vai ne? Tas ir gliemezis. Tad tiešām visur ir visādas lietas. Kas tas ir? Tā ir bises patrona? Nē, nav. Kas tas ir? Tas ir vēl viens nazis. Ko? Jā, man tas nepatīk. Jūs zinat, man nepatīk slepkavības ieroči. Tātad, Bobijs, kā tu šeit stāvi? Kas tas ir? Nē, tā ir atslēga. Tā ir veca sarūsējusi atslēga. Ak, mans Dievs. Interesanti, ko tā atslēdz? Ak, mans Dievs. Kas tas ir? Ak, tā ir kaste. Turpat ir maza kastīte, brāli. Tur iekšā ir kaut kas. Esi uzmanīgs ar šo. Tur ir vēl viens nazis. Ak, kas tas ir? Tas ir tāds spīdīgs? Ak, nē. Kas? Tur ir dziras. Šajā kastē ir dziras. Cilvēki, tu man tagad izjoko, vai ne? Vai mums to vajadzētu dzert? Pilnīgi noteikti nē. Paskaties uz to. Tas ir pretīgi. Ak, Dievs! Pasmaržo to. Pagaidi, mums vajadzētu pasmaržot visus. Ak, jā, turi to prom. Kas zina, cik ilgi tie tur bijuši? Tas tik briesmīgi smird. Tas noteikti ir kaut kāda ragana padarīšana. Cik veca ir šī kaste? Uz tās auga aļģes. Paskaties uz šo kasti. Tā vienkārši izjūg. Tā kā kūst manās rokās. Tā burtiski vienkārši izjūg manās. Ak, Dievs, tā izjūg manās rokās. Man nepatīk to teikt, bet baumas varētu būt patiesas. Es domāju, ka šī vieta patiešām ir apsēsta. Jo paskaties, kas tas ir. Ja jums patīk šodienas video, lūdzu uzspiediet patīk un komentāros pastāstiet, kurš bija jūsu mīļākais atradums. Manējais droši vien bija tās divas zobeni, ko atradām, un vēl šis tiešām biedējošais izliektais nazis. Katrā ziņā tiekamies nākamajā video. Uz redzēšanos!